Sveiki, labrīt! Mani sauc Toms Irbens, un es esmu Grohe santehnikas pārstāvs Latvijā. Kā jau gadus ir ierasts, pie mums atceļo Grohe smagā mašīna, un šogad tie ir jau inovācijas un jaunumi no Frankfurtas izstādes, ko mēs rādījām šī gada martā. Tad nedaudz par inovācijām. Šī nav šī gada inovācija gluži, bet jau kāds pāris gadus piedāvājam tirgo šo produktu, kur virtuves maisītājs ir apvienots ar dzeramā ūdens maisītāju. Tad lejā mums ir pieslēgts pie parastā ūdens pieslēguma, un kurš savienots ir arī ar filtru, kurš attīra ūdeni, lai viņš būtu arī dzerams. Pamatfunkcija, kad šeit tātad mēs atveram, lai nomazgātu traukus, un atkal šeit mēs atveram maisītāju, lai jau padzertos ūdeni. Tirgus arī pieprasa arī tādu trendu lietu kā krāsas maisītāji, un tas rodās ik pa laikam. Un Grohe jau šādas krāsas jau bija 20 gadus atpakaļ, un tad vienkārši tirgus vairs to nepieprasīja kādu laiku, un tad netika viņi ražot. Un Grohe tagad atkal to atsāk, un šie maisītāji tiek pārklāti ar PVD pārklājumu. Tad 8 jauni toņi, kur būtībā patiesībā ir 4 jauni toņi, bet 2 apdarēs, es teiktu, kad ir matēta šīta virsma un glancēta virsma. Un šis te PVD pārklājums, viņš pat noturības ziņā ir labāks nekā chroms. Ja, piemēram, ja chroma maisītāju mēs paņemtu un 1000 reizes šādi glaudītu, un mēs ieraudzītu kaut kādu minimālu skrāpējumu vai kaut kādu detaļu, tad šai apdarē jau tas jādara 10 000 reizes. Tāds vienkārši piemērs, kas tātad uz ilgu laiku. Tad, manuprāt, viens no šī gada galvenajiem jaunumiem un inovācijām tā ir Grohe Sense. Un Grohe Sense, tas ir jau tāds produkts, kas domā nevis tikai par ūdens lietošanu, kā mēs tur maisītāji vai dušas, bet vairāk par ūdens drošību mājās. Un, piemēram, šāda te maza kastīte, kas pieslēdzam pie interneta jums mājās un apvienojot ar aplikāciju jūsu telefonā, jūs jau esat pārliecināts un drošībā, kad mājās ir notiks kāda noplūde, tad jūs saņemsiet par to ziņu. Bet atkal ar šo iekārtu jūs jau viņu varat arī vadīt attālināt. Pieņemsim, dodoties atvaļinājumā, jūs atcerēties, neatslēdz ūdeni. Hops, piespiež pogu aplikācijā, ūdens tiek atslēgts. Visu sistēmā nav spiediens. Bet tajā pašā laikā šie jau ir gudrāki iekārti, kas seko līdz tam ūdens patēriņam, jūsu ikdienas režīmam, un arī jūs pabrīdina, ja kaut kur ir kāds, vai bērns atstājas nedaudz pilošu maisītāju kaut kur vanstabā vai ārā laistoties, Viņš saka, kad ir kaut kāda maza noplūda, apskaties, vai viss kārtībā. Jā. Pirms tam stāstīja par dzeramo ūdeni, kur maisītājs ir pieslēgts filtru, kur varam padzerties ūdeni, virtuvē. Šeit vēl interesantāka lieta, kur mēs varam iegūt uzreiz no maisītāja ūdeni ar temperatūru uz 100 grādi. Tātad mums nav jāvāra ūdens, ja mēs vēlamies pagatavot makaronus, pieliekam katlu, ieslēdzam un uzpildam katlu jau ar verdošu ūdeni. Un tas notiek visam vienkārši, piespiežam podziņu, palaižam vaļā. Tā kā ūdens, ja nepieciešama ir arī pilna tātad katlu uzpildu, kad mēs turam, un uzpildās 3 litri. Taču vēl no tādām inovācijām, lai mums būtu netīras rokas gatavojot ēst, mēs gribam nomazgāt rokas, mēs pienākam, mēs pieskaramies šeit maisītājiem, un to droši varam izdarīt. Un vēl no tādām inovācijām ir, kad ir maisītājs, kur mēs vienkārši nozavinam kāju zem karnīzes lejā, un viņš arī ieslēdzās. Tātad mēs pienākam ar pilnu katlu, gribam, nokāst kartupeļus, pienākam ar kāju, ieslēdzam un palaižam, un viss darbojās maisītājs. Tātad Latvijā ļoti atzinīgi novērtēta šī te dušas sistēma, kur tiek regulēts gan ūdens spiediens, un varam arī visas funkcijas atvērt vienlaicīgi. Tajā pašā laikā šeit ir ērts plauktiņš, kur mēs varam nolikt arī šampūnus. Un ļoti bieži klienti jautāja, ka viņi vēlās tādu pašu, bet iebūvējumu, lai nebūtu šīs te vidējās stangas. Tad tagad jau piedāvājam arī šādu risinājumu,
kad ir tātad šeit ir iebūvēts, uziet uz dušas galvu. Taču tajā pašā laikā, ja vēlams piekļūt pie termostata vai citām funkcijām, lai klientam mierīgāks prāts, to mēs viegli varam izdarīt vai vienkārši nomazgāt šo plauktu. Patiesi prieku var pateikt to, ka šī mašīna atbrauc arī pie mums uz Latviju un ceļo arī pa Baltijas valstīm, ne tikai Eiropu. Un kopā ir 4 šāda XXL izmēra automašīnas, kuras ir pilnas pārpildītas ar Groja produktiem un Groja inovācijām. Tā kā laipni lūdzu!